Labvakar! Es vēlos runāt par Latvijas un Rīgas nākotni. Šobrīd ikviena Latvijas ģimene jūt krīzes smagumu. Vai būs darbs, vai pietiks naudas bērniem, vai varēšu palīdzēt saviem vecākiem. Un tādi brīdi cilvēkus ir viegli piemānīt. Tieši tāpēc šis nebūs vienkārši kārtējas vēlēšanas. Šoreiz likme ir daudz augstāka. Mēs nevaram atļauties vēl 4 zākšanas un nekompetences gadus Rīgā un citviet Latvijā. Varas partijas uzskata, ka jūs esat stulbi, ka jums ir īsa atmiņa, ka jūs var nopirkt ar dārgam reklāmas kampaņam un tukšiem, bet vilinošiem solījumiem. Jums tiek solīti brīnumi. Atcerieties, viņam šie solījumi ir tikai kārtējs ieraksts biezai neizpildītu solījumu kladē. Kad jūs televīzijā redzat partiju reklāmas klipus, tad atcerieties, ka katrs klips ir 10 pensiju vērts. Varas partijas reklāmas iztērē 2 vairāk, nekā būtu nepieciešams, lai atbalstītu visas Rīgas trūcīgas ģimenes. Šlesera, Ārgaļa un Birka partijas šos gadus jau vadīja Rīgas domi. Par viņiem liecina bērnu dārzu rindas, dārgākais tilts pasaulē, korupcijas skandāli. Rīga ir bagāta pilsēta. Ja Rīgu vadītu kompetenti un godīgi cilvēki, tad jau šobrīd Rīgai būtu jauni bērnu dārzi, sakārtota satiksme, apgaismoti parki, drošība uz ielām. Viņi to jums jau vienreiz solīja. Vai mēs varam ticēt viņu solījumiem, ja nekas nav izdarīts? Šlesers savas reklāmas pērk par Dienvidu tilta būvnieku 40 000 latu. Domājiet! Manuprāt, tikai godīgs politiķu darbs var nodrošināt darbu un drošību rīdziniekiem. Jūs taču neuzticētu savu naudu cilvēkiem, kuri reiz jau jūs apzaguši. Jūs taču nepaļautos uz cilvēkiem, kas reiz jau ir melojuši. Jūs taču neticētu solījumiem, ja reiz jūs būtu piemānīti. Es parūpēšos, lai Rīga netiktu izšķirdēts neviens lats. Mana vadība Rīgas doma rīdziniekam atskaitīsies par katru santīmu jūsu naudas. Kā Rīgas mērs, es apvienošu cilvēkus, kas iestājas par godīgumu lietu sargu revolūcijas laika. Ir jāiet uz vēlēšanām. Tā ir mūsu Rīga, mūsu Latvija.